burvju globus. Saki man lūdzu, ar kādu valsti mēs tūdaļ sazināsimies? Vācija. Marta. Lauri. Priecājos jūs redzēt. Brīnumainos svētku laiks beidzot ir klāt. Šis ir mans mīļākais laiks. Vasarā par mani neviens nedomā, taču tagad gan. Bērni sūta man vēstules, dzied dziesmas par mani, un daži pat ierodas pie manis ciemos, kā jūs, piemēram. Starp citu, šodien manā rezidencē ir daudz citu ciemiņu. Tūlīt mēs viņus apciemosim, bet tā, lai lieki viņus netraucētu. Mana sunīta Selfija ir tāda izgudrotāja, ieraudzīja bildes ar bērnu dzimšanas dienas svinībām un izlēma uzrīkot tādus pašus svētkus arī savam draugam Jenotam. It kā viņi tiešām zinātu, kad Jenots ir piedzimis. Nu ko, paskatīsimies, kā viņi tur svin. Lūk, Jenots, svētku vaininieks. Kādi tad viesi ir ielūgti? Bet, protams, jautrās vāveres, kur gan bez viņām. Brāļi truši arī ir šeit, uzklupuši burkāniem. Un Sesks. Izskatās, ka vēl nav izlēmis, ko nogaršot. Ezis pagaidām arī nezina, kādu cienastu izvēlēties. Pūce sēž un groza galvu. Bet papagailis Rikijs laiku velti netērē. Jau ir atradis kaut ko, kas viņam garšo. Nu ko, Selfija, esi apmierināta ar svētkiem? Varbūt vēl uzrīkosiet dejas? Leopold, mīļais runci, tu mums esi pats nopietnākais, pats prātīgākais. Pieskati lūdzu ciemiņus, lai mana virtuve paliktu sveika un vesela pēc tādas dzimšanas dienas. Tagad mēs dosimies uz pārbaudes centru. Jūs taču gribat uzzināt, kā mana brīnumierīce novērtēs jūsu sasniegumus. Vispār jau man šeit ir nevis viena, bet veselas 3 brīnumierīces. Lūk, šis ir senais brīnummērītājs. Tas rāda rezultātus sniega globusā. Bet šis ir burvju karuselis. Te mēs varam redzēt atzīmi šajā vietā. Savukārt šī pati lielākā ierīce rāda labos darbus un sasniegumus zaļā krāsā, bet nedarbus sarkanā. Nu ko, kur mēs šodien novietosim jūsu grāmatu? Domāju, ka te. Sen neesmu izmantojis šo brīnummērītāju. Ceru, ka šoreiz neviens no Selfijas meža draugiem nav pārgrauzis tam vadus. Tā vienreiz atgadījās. Šoreiz viss ir kārtībā. Brīnummērītājs strādā. Nu ko, ķersimies klāt? Marta, tev ir 7 gadi. Tātad, tagad mēs pārbaudīsim, kāda ir bijusi tava uzvedība. Astotais līmenis. Augsts rezultāts. Tev ir tik daudz labu darbu. Tagad mani interesē tavi sasniegumi mācībās.
9. līmenis, kā gan es priecājos redzēt tik augstu rezultātu. Kurš tad ir nākamais? Lauri, tev ir 12 gadu. Ko brīnummērītājs teiks par tavu uzvedību? Astoņi. Tas ir ļoti labs rezultāts. Esmu apmierināts ar tavu uzvedību. Tagad pārējām pie sasniegumiem mācībās. Labas atzīmes ir sasniegušas 8. līmeni. Tas ir ļoti labs rezultāts. Pārbaude ir beigusies. Tūlīt padroniņš paņems jūsu grāmatu un aiznesīs to uz biblioteku, kur glabājas visu pasaules bērnu grāmatas. Ak jā, gandrīz aizmirsu. Vai gribat redzēt, ko es grasos nosūtīt jums pa pastu? Lūk, tādu aploksni. Tajā būs vēstule, atklātnīte, kalendārs un pat jautra spēle. Nu ko, ejam tālāk? Dāvanu zālē dienu un nakti norit darbs. Labi, ka mani palīgi nekad nenogurst, jo mums jāsagatavo milzīgs daudzums dāvanu visiem plašās pasaules bērniem. Man ir arī īpaša dāvana, ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Es jums to parādīšu. Tā atrodas īpašā telpā, un lai tur nokļūtu, mums vispirms jāaiziet cauri ledus telpai. Te man ir sniegpārsliņu paraugi, te lāstekas, bet tur leduspuķes. Lūk, arī brīnumainais ledus spogulis, kurā var paskatīties, kā jūs pavadāt laiku, ar ko nodarbojaties. Paskatīsimies! Šie svētki ir par godu tavai dzimšanas dienai. Šī fotogrāfija īpaši patiktu manam runcim Leopoldam. Tādi piedzīvojumi paliks atmiņā uz ilgu laiku. Redzu, ka jums patīk sports, tas ir apsveicami. Kāda jautra kompānija. Mani pat nedaudz pārņem skaudība. Tagad ienāksim manā slepenajā zālē. Te tā ir. Kopējā dāvana visiem mūsu planētas cilvēkiem. Šajā burvju lādē atrodas zvaigžņu putekļi un saules stari, svaiga vēja un pirmā sniega smarža, mūzikas skaņas, putnu čivināšana un jautri smiekli. Tūlīt tā atvērsies, un pasauli pārņems labsirdība, mīlestība, gaiši sapņi un cerība uz labo.
lokomotīvas skaņa. Jā, man tagad ir dzelzceļš. Viss ir gluži kā īsts, gan sliedes, gan vilciens. Tikai pasažieri ir īpaši. Šobrīd visticamāk mūsu jautrā kompānija sēstas vagoniņā. Vajadzētu uz viņiem palūkoties. Protams, tā arī ir. Viņi dosies uz ledus ezeru, raudzīties uz sniega dzirnavām. Selfija, pagaidi nu. Es redzu, ka esi nopietni sagatavojusies ceļam. Jūs dodaties prom uz ilgu laiku? Var paskatīties, kas tev tur ir? Mūs visus tas interesē. Skaidrs. Svētki turpinās. Bet kas tad tas? Slīdas? Tad lūk, kāpēc tu man vakar lūdzu parādīt, kā es māku samazināt priekšmetus. Jūs gribat slīdināties pa ledus ezeru? Nu, pamēģiniet. Labi, ka jūs visi esat maza auguma un pūkaini. Nebūs sāpīgi krist. Es arī tūlīt došos ceļā, palīdināšos virs pilsētām un ciemiem, paskatīšos, kā ir izrodātas mājas, ielas un laukumi, papriecāšos no augšas par daudzkrāsainajām gaismiņām un vēlreiz kopā ar visiem izbaudīšu svētku noskaņu. Nu ko, mums ir laiks atvadīties. Marta, Lauri, novēlu jums visu to labāko nākamajā gadā, lai katra diena ir prieka pilna, un neaizmirstiet iepriecināt savus tuvniekus ar labu uzvedību, jauniem sasniegumiem un skanīgiem smiekliem. O, Leopold, viltīgais runci, tomēr panāci savu. Es domāju, ka esi vilcienā, bet tā vietā esi ietrausies manās ragavās. Ko lai dara? Negrīzīšos taču atpakaļ. Lidosim kopā ar Leopoldu. Uz tikšanos!